Sveicināti, darbie skatītāji! Šodien raidījuma Dievturi un dievturība tūplānā radošā grupa ir ieradusies Jelgavas novada Svētas svētnīcā. Un šodienas raidījuma tēma būs par Lielo dienu. Mēs esam šajā brīnišķīgajā ziemas pasakā, bet runāsim par Lielo dienu. Šī brīnišķīgā vieta pastāv pateicoties svētnīcas draudzes vadītājiem Andrim Žukovskim un viņa kundzei Annitai, kura ir arhitekte. Sveicināti, labi ļaudis! Šodien esmu uz sarunu aicinājusi Jelgavas dievturu draudzes vadītāju un godu vīkšēju bišu Andri. Labdien, Andri! Labdien! Kādas vērtības un iekšēju noskaņojumu šī viena no nozīmīgākajām gadskārtām, ko dievturi svin, ko šī gadskārta aicina kopt? It īpaši mūsdienu cilvēkam? Lieldienu rītā svarīgi būt vertikāli. Pat ja tikai savā istabā saulēkta brīdī pieceļamies kājās, bet labāk, protams, uzkāpt kalnā un just to pirmo saules staru uz sava degunu gala, izveidināt plaušas, ieelpot to rīta gaisu, nodziedāt sveicienu saulē, šūpoties, priecāties, līksmot, lai labs jaunais sākums. Bet lieldienās svētnīca tiek atvērta un tās griestu sijās iekārtas šūpoles. Un tajās mēs iešūpojam ne tikai sevi, modinot jaunajam dzīves ciklam, bet arī visu to svētnīcu. Pēc tam no saules stariem ar palielināmā stikla palīdzību tiek iedegta atkal jauna uguns, kura tad tiks uzturēta uguns altārī 9 mēnešus līdz Ziemassvētkiem. Gluži kā tāds augļu iznēsāšanas periods, gluži kā grūtniecība 9 mēnešus, un tad Ziemassvētkos uguns no uguns altāra tiek nesta ārā un ar tām bluķa liesmām atgriežas atkal debesīs, bet mums paliek tie svētītie bluķa pelni. Tā tiek izspēlēta mūsu svētnīcā tā lielā debesīs notiekošā mistērija, jeb mīkale. Paldies. Saki, lūdzu, tu iepriekš minēji to, ka principā jau mūsdienās ņemot vērā dažādus mūsu ierobežojumus, to, ka daudz cilvēku dzīvo arī daudz dzīvokļu namos, blokmājās, vai šo debesu mistēriju un harmonizāciju ir iespējams arī piedzīvot svētnīcā? Vai to ir iespējams būt klātesmē klāt un piedzīvot šo brīdi? Vai šis pasākums būs tāds plašākai publikai? Vai tāda iespēja ir? Tuvāk dzīvojošajiem tāda iespēja, protams, ir. Mēs katru gadu reklamējam pasākumu. Es tagad nezinu, kur tad cilvēkiem skatīties. Var interneta vietnē, laikam visās, kas ar dievturiem saistītas, mums afišiņas parādās. Var ierakstīt meklētājā Svētas draudze. Un šogad lieldienas ir 20. martā, un domājams, ka mēs atkal pulcēsimies Lielupas malā, sagaidīsim to saules lēktu, un tā kā
tā ir darba diena, nu tad pēc tam, kuri nevar, nu tie dosies savos darbiņos, bet kuri var, tie atgriezīsies te svētnīcā, lai, nu, kā es tikko stāstīju, modinātu to, iešūpot, un tad varētu tas izvērsties tādā saviesīgā pasākumā ar olu kaujām, knauvēšanos. Nu, redzēs, kas būs darba dienās, jau tas cilvēku daudzums nav pārāk liels, bet visi tie, kas nav bijuši, bet gribētu, nāciet vienalga, kā skatītāji, kā dalībnieki. Prieks jau par katru, kas iesaistās tajā latviskuma kopšanā un glabāšanā. Jā, paldies tev. Nu, lūk, tā tad visi laipni aicināti uz Svētas svētnīcu lieldienās. Jā, mēs šeit redzam fonā brīnišķīgu gobelēnu ar nosaukumu Jelgavas dievturi. Andri, pastāsti lūdzu šī te gobelēna vēsturi, kas to ir veidojis un kā tas ir nonācis šajā svētnīcā? Par tādu karogu ar uzrakstu Jelgavas dievturi viņš palikās tikai pērnajā gadā, kad mēs to izmantojām uz ielas, lai būtu, nu, atpazīstamāki. Bet kā gobelēns, viņš tiešām ir tāds, ar ko mēs varam ļoti lepoties. Tā autori ir Lidija Klucis, kādreizēja Kaucmindas skolas skolotāja. Otrā pasaules kara beigās devusies bēgļu gaitās un tā aizkūlusies līdz Amerikai, kur nodzīvojusi ļoti garu, ilgu mūžu, turklāt līdz sirmam vecumam būdama, nu, spirkta, žirkta, pie skaidras apziņas, viņa nodzīvoja laikam 110 gadus vai pat, nu, apmēram 110, es negribu samaloties. Un lepojās ar to, ka nevienu dienu neesot strādājusi amerikāņiem. Visu laiku iztikusi tikai no latviešu sabiedrības. Audusi tekstīlijas, vēlāk izmācījusies par keramiķi, taisījusi keramikas izstrādājumus. Tad, kad viņa jau bija, nu, veca, viņai vajadzēja kādu palīgu, tad viņa no Latvijas ņēma sev palīgus un vienu gadu pie viņas nostrādāja viena no mūsējiem, tā varētu teikt. Un rezultātā tā Lidija uzdāvināja viņai šo gobelēnu, ļāva pašai izvēlēties, un tā viņš atbrauc šeien. Nu, mums viņš ir, nu, jau par tādu kā draudzes karogu pārvērties. Katrā ziņā mēs ar viņu lepojamies. Lieliski, kāds interesants stāsts. Un tagad es gribētu vērst skatienu uz šiem diviem interesantiem krēsliem, kas no pirmā skatu punkta liekas ļoti, ļoti līdzīgi, un tajā pat laikā šķiet, ka viņus šķir daudzi gadu desmiti. Pastāstīs par šiem krēsliem. Man liekas, vispirms viņus vajadzētu novietot tā, lai kamera var saskatīt. Jā, tumšo krēslu mums uzdāvināja. Tas ir, nu, simtgadīga mēbele no 20. gadiem, tikai ne šajā gadsimtā. Un, nu, mums, ja viņš ir jāreiz goda krēsls, nu goda krēsls vajag pārīt. Tāpēc tika radīts viņam brālīts vai māsiņa. Abi it kā vienādu līdzīgi, bet no 100 gadu vecuma starpība viņš šķirs. Šodienas sarunā piedalījās Svētas dievturu draudzes vadītājs Bišu Andris un es, raidījuma vadītāja Natālija Burišina. Paldies visiem un uz tikšanos nākamreiz! Paldies!